Baroka mūzika Latvijā galvenokārt attīstījās pateicoties Kurzemes hercogistes Galmam. Savukārt nevar noliegt, ka arī Rīgā vairāki ansambļi piedāvāja klausītājiem tā laikmeta mūziku. Arī šogad Simfonieta Rīga saviem klausītājiem piedāvās izcilu baroka mūzikas koncertu Senās mūzikas festivāla ietvaros. Andrew ieradīsies Rīgā kopā ar savu draugu, horeogrāfu un dejotāju Stevenu Plejeru, kurš ir lielisks baroka dejas meistars. Un šajā koncertā viņš ne tikai dejos, bet arī spēlēs izsmalcināto mazo baroka ģitāru. Vakara centrā būs visu laiku diženākā britu komponiste Henrija Pērsela galma mūzika, ko mūsu solists Andrew Lawrence Kings ir speciāli atlasījis Simfoniete Rīga koncertam. Programmas nosaukums ir Priestera triumfa deja, kas sintezē teātra un dejas mūziku. Vaicājot par baroka mūzikas esenci, Andrew kādā no intervijām atzina, ka spēlēt baroka mūziku ir tāpat kā mīlēties. Ātrāk nenozīmē labāk. Tāpēc es jūs aicinu aizmirst ikdienas steigu un nodoties kaislīgās mūzikas baudīšanai. 11. jūlija vakarā Lielajā ģildē 20:08.